Sveiki skatītāji, šādien Odūrā, ja, Odūrā 2024 mani līdzgaitnieki Andrijs, Linda, parādi seju, čau. Andrijs arī bija, redzējāt, ja? Jāsim apskatīt, kas te notiekās. Solīju šodien saule plus 20, bet kaut kā nav. Šitie te man reāli kretiņā laukā. Gandrīz aizbrauca. Stulbi, bet nu nekās. Akšķieniekam samurai zobeniem, ej tu nos, ko viņi tur uzreiz sušī tājas laikam. Noķerot karpu kādu. Vienīgais, kur viņi rīšas atrod. Es pieļauju domu, ka Faters ar tādu brauc. Labi, ejam skatīties tālāk. Pie makšķerniekiem, kā jau pie makšķerniekiem, viņi brēns nosēžās, ja, un sēž un gaida. Un tur tas pats ir, ja, viņi steigā, tur makšķerē kaut ko, man kā nemakšķerniekam bišķi garlaicīgi. Tūlītējam moču izstādē iekšā, skatīties, kas tur notiekās. Es domāju, kad es būšu tuvāk pensijas vecumam, es paņemšu kaut kādu šitādu indiānu. Nu, vai tādu indiānu, bet laikam šitādu te vairāk. Indai arī būs droši, tāpēc, ka viņam nav pakaļajā beņķi, nevarēs ēdināt skuķis aizmugurē. Viņi man veidīs tālākos gabalos. Elektriskais baigs 13 štukas maksā. Nu labi, 12,900. Es nezinu, cik krosinieks aizies un paskatīsimies, cik īsts krosinieks maksā. Tā, lai tu sajustu eļas, benzīnas maku, jā, tu visu Agrāk es arī skatījos futuristiskas filmas, jā, tur arī rādīja elektromotociklus, jā, nu, mēs nonākam pie tā. Viņam Scrambler patīk. Un šitas te ir tas super ķīnietis, ja, kur bļēns visi krievi tie blogeri filmē, ka viņš ir jaudīgāks nekā Urāls, ātrāks nekā Urāls, ja, un tur vēl kaut kas tāds tam līdzīgs. Jā, bet nu pa lielam, jā, visi šitie te cīnieši. Tas arī jau viss pabraukts ir 7 štukas, 8. Nu, lūk, šitie Marīni. Nu, izkeipi, sakot, kad it kā normāli, bet nu, bļēns, es nezinu. Šitie te esot arī labi. Kaut kā. Jā, 4 paks? Nu, viņš ir jauns, jā, nu, 4 paks cīnietis, jā, viņam motori pat esot no kaut kādiem, jā, ķipa eiropiešiem, jā, bišķi pārtaisīti. Nu, bet šitās te Vešpas, tas ir Vešpa garāža, jā. Nu, bļēvens, bišķi pārvērtē. Es jums atklāšu vairāk. Man draugam Holandē ir Vespa pie Vovkas. Viņš viņu pirka jaunu salonā. Pizdec ar pakaļajām amartiņām, jaunai, un viņa nevēl nebrauc. Reku Royal Enfield Himalaya. Viņam ir kaut kāds šarms iekšā. Mēs viņu gribējām nopirkt. Toreiz, kad vēl skatījāmies ar vienu motociklu, ja? Man vēl pravas nebija, mēs gājām Himalaya atvēlēs iekšā. Ja? Un pie šitā Himalaya, ja? Bet šits ir jaunais modelis, bija tas vecais modelis, ja? Mēs neviens. Būtu pravas, es viņu nopirkt. Bet bļēns labi, kad nenopirkt. Viņam ir 27 zirdziņi. Respektīvi, tu šodien ieskrienies rītā kaut kur, tu varbūt tās tālāk, kad nu esi ticis. Nu, kaut kā tā, bet nu, tā ir tā. CF moto, jā. Man te viens arī reklamējās, pateica, ka bļēns jau pārdots. Arī šitas ir pārdots. Jā. Nu, možda, ka tas ir reklāmas triks. Nevar jau zināt, bet viņas pēc tam ļoti grūti pārtot otrajā tirgu. Tāpēc, ka viņam ir baigi labā komplektācija. Šitiem man šķiet pat KTM dzinēja iekšā. Ja es nemaldos, jā. Arī Krievijā viņi ir ļoti populāri. Viņiem tur sankcijas visāds, jā. Bet viņi tur šitos CF moto vizinās. Viņam man šķiet bija KTM dzinējs iekšā. Nu, lūk, bet, nu, ķipa cīnieku sporka, blā, blā, blā. Viņi vizinās apmierināt, bet pie mums vai šitāds te neiet. Nu, cenšās pārdot, kaut kā tā. Možda, ka pēc tam ar laiku parādīsies kāds otrreizē. Bet mēs gribam šitādu ar Andriju. Jā. Dubļu bļāviens. Grum.
Bet nē, pa dubļiem mēs nevizināsimies. Slinkums mazgāt pēc tam. Nepiedod mani draugi velosipēdisti. Bet, bļāvis, es velosipēdus ciest nevaru. Es pēdējo reizi braucu 10 gadu atpakaļ. Es braucu pret vēju. Es viņu gribēju mest krūmos un iet ar kājām. Labi, ka tas nebija mans velosipēdis. Es būtu arī darījis. Bet, nu, redziet, viņi ir pilns, viņi ir dažādi. Jā. Viena no neaizsargātajiem, nu, satiksmes dalībniekiem, jā. Un viena no bezatbildīgākajiem, teiksim tā. Jo viņi vālē brauc tur tā, šitā te. Un nevar zināt, kas viņam galvā. Galvenais, ka ķiveras nav un oktas viņam arī nav. Tas ļoti slikti. Nu, lūk, ar šitādu te husi. Jāiebrauc Huskvarna centrā plēns un jāpaprasa test drives. Možda, ka tagad pieiesim klāt un uzjeltāsim. Re, 12900. Normāls mocis ar normālu gāzi. Viņi pat var reģistrēt, jā? Viņi var reģistrēt, tu vari braukt pa koplietošanas ielām, jā, ceļiem. Un viss liet gaismas viņam. Viss blēns, normāls mocis. Tu dzirdi, kad tu brauc. Es zinu, to elektromocis var salīdzināt ar šitiem te, nu, to sūkāko visi, nu, to elektrisko. Saltiņu, vo, it kā bļēviens, tu esi atolka nekāda. Nu, vo tas pats. Jā, un es sarunāju. Šito te viņi piereģistrēs, jā, un varēs izbraukt. Es jau sarunāju, vienīgais jāpiesakās īpaši iepriekš. Nu, kā sarunāju? Es jau sarunāju pagājušajā gadā. Šogad viņi atgādināja vienkārši. Ejam padirsināt Ducati. Tie ir tie, kuri blēns, kuriem es vēl joprojām gaidu šito te, kad viņi man piezvanīs pa test drive. Veselu gadu viņi man zvana pa test drive, jā, un šito te. Ne pa mašīnīti piezvanīja pa test drive, ne pa Ducati multistrādu, jā. Viss, nu, pārāk aizņemt veči redzēt. Arī klienti nāk, skatās, jā, un viss. Kaut ko klārē cilvēkiem iekšā. Redzēt, X, viens no labākajiem močiem, es neatceros, kurā gadā. Bet, nu, es nezinu, viņi MVA augustā arī laikam. Un šitā te multistrāde es gribēju paņemt test drive, pavizināties. Šitā gan ir jaunā. Es skatījos ar veco, viņai jau ir tas bļēns. Radars priekšā stāv. Šitas te ķipa tu var jau adaptīvo krojas kontrolu jau ņemties, darīties, jā. Bet, nu, pagaidīsim vēl kādu pusgadu, mošku piezvanīsim pa test drive. Brauc no 14 gadiem. Vaigas, vieglais autiņš. Šitā te, jā, mēs arī gribējām testa braucienā. Bet man viņi, bļēvens, reāli uz ceļa, jā, veči, nu, godīgi, teiksim tā, jā, viņi man kretinē, jā. Ot uz Jūrmalas štrāsas viņš izbrauc laukā, un ja tu viņam nospēries pakaļā, visu tu nevari viņu atdzīt, tāpēc, kad blakus mašīna brauc, un visā tu viņu nevar apbraukt, jā. Viņš ir smuks, viss, bet, nu, bļēvens. Es nezinu, es laikam ar viņus aizliektu ar likumu. Vēl viņam ir, jā. Tas ir no dzīves, jā. Viens paņēma, iebrauc stiepās pēc telefona, iebrauc vienam vieglajam dirsā. Karaši, bļāvēc, pa pipalēm aizgāja viņam viss tas mopēda auto. Detaļas kosmos vienkārši vāks, viņš viņu knapi savāca, bļāvēc. Labi, ka depo pārdodās skočs un superlīme. Un vēl šurupi labi, kad ir, jā. Tad viņš saskroja daudz maz, nu, durvis knapi dabū un ciet, bet, nu, bļāvēc, vismaz brauc. Viņš pa 22 pakām viņu nopirka. Un es nezinu, principā viņš ar to viss arī beidzās, jā, tas mopēda auto. Viss, jā, kā ar 22 pakām un viss. Jāva. Es visu bērnību, nu, jaunību, teiksim tā, līdz es 18 gados, jā, nokļuvu avārijā tieši ar jausu motociklu. Toreiz vēl nebija ķiveres, jā, toreiz nebija tādas izstādes nekas. Man viņas pēc dizaina patika, jā. Bet, bļēvens, es viņus nevarēju ciest, goda vārds. Man tēvam bija 350 dienas, vēl šitāda vecā Jafel. Nu, šitā jau ir modernā, jā, bet, nu, vecās, jā. Pa lielam es nezinu nevienu cilvēku, kurš gribētu tādu nopirkt, jauno variantu. Un man šķiet tā boda laikam eksistē tikai dēļ tā, ka viņi tās vecās detaļas turp šurp zanā un vēl kaut kā. Bet, jā, bļēvens, tu nedēļu ņemies, 2 stundas izbrauc un tu atkal ņemies.
Tur tā elektroniskās aizdedzes nebija, nekā nebija, jā. Tur tās detaļas kādas bija, tādas bija. Un tu vienkārši ņemies, un tādā pašā laikā bija bļēns kaut kāds išs vai Kaurovecs, man bija motocikls, ar kuru tu vienkārši valēji, jā, un bez problēmām. Nu, es viss javas, jā, viss viņas skaists, bet, nu, bļēns, tas čakars, ko mēs izbandām, oj! Rekur, KTMs. Džuka 125, visi jauniešu sapnis. Viņiem maksā 5400, bļēns, jauns mots 5400. Vecas grabažas maksā, bļēns, 2 ar kapekām, jā, un jauns 5400, nu. Es nezinu, es uzskatu, veči, ja paņem, jā, tad, nu, paņem kaut ko jaunu. Lai tas tirgus mainās jau, nu, viņi nobraukt vēl kaut kas, jā, tur. Es šaubos, ka viņas apkop un remontē normāli, sevišķi šitos 125-nieks, jā. Ar viņiem mēs pieļaujam brauc, un kamēr brauc un pajāt. Nu, šitas te ir. Būtu es kā Andrijs, es laikam arī nopirkt šitā te. Bet, ja es būtu tā kā es, jo mani nevelk tāds, kā Andrijam gribās, es laikam paņemtu kaut kādu. Nu, es nezinu, varētu arī šito te paņemt. Vienīgais man pretinē tas, ka viņiem bāki ir no apakšas. Un to es bišķi nevaru saprast, nu, it kā no visiem tehniskiem aspektiem, jā, ir baigi labi, jo cipa zemais tas tur. Centrs kaut kā? Jā. Karoči. Smaguma centrs ir zemāks, jā, viss tā un tā. Bet, bļēns, kaut kā bāka, es nezinu. Nu kā, nu kuram bērni, bļēns, tiem bērniem dažkārt ir tā, ka viņi skrāpē mašīnas ar akmeņiem, jā, tur raksta vārdus, jā, tur teiksim, novēlējums mammai, papum, jā, tur vēl kaut kas tur, jā. Iedomājies, ja viņš atrod skrūpistoli, jā, un tad ievar tev bākā, bļēns. Nu, viņiem liekas tā plasmas kā plasmas, jā. Un pēc tam tur raudi. Nu, lūk. Nu, es nezinu, bet, nu, viņi tā iet, un viņiem tas ir šķiet, ka normāli, nu, viss. Bet, nu, bļēns, tas ciklops, tas lukturs, jā, laikam tas ir vienkārši fenomenāli, jā. Es nezinu, man šķiet, ka tas ir bļēns labākais, kas vien var būt KTM-ā, jā, un kas aizšķiet to māju. Vienkārši viņam patīk. Vēl mēs ar Andriju gribam izbraukt ar šitādu te brīnumu. Wow. Karoči, jā, būsim bagāti. Mēs ar Andriju šitādu plasmas gabalu nopirksim. Varēsim valēt par Rīgu, viņi var reģistrēt starp citu. Nu, lūk. Viņi var reģistrēt? Nu, tā vismaz mums stāst. Nezinu, kā tas izskatīsies, jā. Tie laikam traktoru veči, kas reģistrē traktoru tehniku šokā. Bet, nu, labi, brēns. Man ir arkls, man ir frēze, es pielikšu pie pakaļas un visu. Nu, būšu kā traktorīts, nu. Varēs valēt par Rīgu. Piekabu varēs Agnesei vest. Jā, un piekabu arī Agnesei varēs vest. Nu, čotku. Jāņem. Bišķi pagātāk kļūsim, to paņemsim. Tas ir tiem, kam līdz slinkums tīrīt sniegu. Viņi var par 6 štukām piepirkt klāt šitos te katoks un viens sniegs šūri. Cik viņš sniegs? Sniegs šūrs 500 maksā. Un visu var valēt. Nu, re, Suzuki arī atradām. Viens no viņiem kaut kāds 800 skatījās, ka gada motocikls tur kaut kāds 20-23 pēc kaut kādām vēstulēm. Nē, bet rakstiem. O šitas te, DJ. Kaut kas. Pagājuši gada mocis viņš skaitījās laikam. Es varu kļūdīties, jā. Nu, lūk. Šitiem brīnumiem kruīzes nav? Sporta baikis. GSX. Sapnis. Viņš vienkārši valē nereāli labi. Bet, nu, bļēns, tā laikam viss arī beidzās viņa sasniegumi. Ja viņš tādu, es nezinu. Man šķiet, ka viņi bišķi tādu. Viņam tas modeļi ir klāsts tāds, it kā viņi tā kaut kur apstājās. Nu, kaut kur. Jāuzprasa par šito te. Kruīz kontrolu. Mēs esam atraduši ģimenes auto. Jā. Te ir 5 vietas, 6 kopā. 6, jā, te var brēns zīdēni vēl iesēdināt, tāpēc, ka... Bagažnieki jau nebet šitien ir... Jā, tur vēl kravas kasti ir viss, jā. Un, bļēns, man interesē, cik ilgā laikā šitas te ekrāns sašķīst?
Nu, tā, jā. Tas zīdēns sēž ar kāju. Pizdets. Vairāk nevar spēlēt oliņas, boliņas. Interesanti. Ko vairs prikols? Tā ir kaut kāda piepīpētais, jā. Nē, reku piepīpētais. Nu, tur ir viens reku USB lādētais ir. Jā, čist. Atslēga kā gazikam. Agrāk bija Krievu laikos. Laukā kāpt ir ērti. Nu, pasties, tu nopirkojies kaut kur un iekāp pa pasažieru pusi izpārvāt. Nu, Paga, izlaid mani arī ārā. durvis, ja ieloka kāds, ja tev ir poha, izloka atpakaļ ar kāju, izdauz rāmurīt pieklapē, ja, ar baloniņu nokrāso un visu un mālē tikai tālāk, nu. Kravas kastu līķiem, kaut kam noderīgam. Divi cilindri, blēdz. Motociklu motors. Nu jā, pa lielam, bet viņam variators ir virsū stāv. Jā. Divi inžektoru variators. Šī reiz labs man patīk, jā. Triumfs. Viens no pirmajiem motocikliem, jā, kurā principā ir baigākā komplektācija. Jā, un paskaties, jā. Eiro 5, 800, jā, 13, 600. Riepas, piedziņa, galvenais. Labi, paskatāmies, kas viņam ir iekšā. Viņam jau iekšā ir dačor tā kas blēns. Jau, jā, viņš izskatās prasts, bet viņā blēns jau ir kruīz kontrola, jā, un viss pārējās pīši, jā. TFT panelis, jā, un viss pārējās. Blēns tur pašam Suzuki, jā, tur, nu, viņam tikai tagad parādījās, jā, regulējumā piekar. Un piečotas diskus, jā, tu vari piepirkt klāt. Šitam jau viss ir komplektācija. Nu, blēns. Es godīgi sakot arī skatos Triumfu. Es gribu nopirkt kaut kādu 16. gada, no kura sākās tās kruīzes kontroles. Bet, nu, es nezinu, ja ticēt visiem, jā, tad viņi, nu, principā saka, ka, nu, tas, kā lai saka. Nu, ķipa viņam tas dzinējs ir tāds, kāds ir, jā, tu dod virsū, viņš it kā nebrauc, jā, nu, nav tāda wow efekta. No otras puses, blēns, lai būtu wow efekts, reku stāv. Mašīnas motors. Jā, tur ne tikai būs wow efekts, jā. Tur būs tā, ka no rīta jāaiziet uz pontiem, lai šito izbraukt, jā, lai tev nebūtu brūns beņķis. Šī rādījā mopēda auto ieliek, tad vispār vāks. Nu, šitas ir reāli blēns, jā. Mopēda auto. 2500. Es pieņēmu domu, ka tur vai šitas te fara kategorija ir noteiktā, jā, ar kuru sēsties virsū. Jo, blēns, tu vienkārši aizpūtīs pa gaisu. Vienkārši aizlaidīs pa gaisu kaut kā tā. Nu, vajadzēja pačakarēsim mozgas pārdevējiem, jā, uzprasīsim pa testdriviem, atkal arī sarunāsim. O, reku strīt tipu. Jā, un paskaties, reku ir Triumfi šitie te dubļgājēji, jā, kas viņiem nāk. Šitie ir pilnvērtīgie skrambleri, jā, paskaties. Vecā te ir pat dzinējis, jā, viņam izskatās, jā, nu kā viņš izskatās, jā, kā retro moto. Ķipa gaisa dzese, jā, ķipa blā, blā, blā. Bet, nu, bļēns, viņi reāli skaisti izskatās tad, kad tu brauc pa pilsētu, jā, un es domāju, pa dubļiem ar viņiem arī var pavēlēt tā, papriecāties, jā. Viņš tāds, nu, tīri pilsētas, tīri lauku variants būs ahēns. Jā, teiksim, nu, agrāk bija Javas, jā, kuras derēja visam, un tagad ir Triumfs. Nu, vai nu tāds, jā, un izvēlies, ko tu gribi. Reāli tu nevari ar Ferrari braukt bērns pa miestiņu, jā. Nu, vari, bet, nu, nebrauks, jā. Bet, nu, jā, tā vējām čakarēt pārdevējiem mozgas. Nu, jau tu aiziet pa karsto blēns, reiz jau izdzērpos, jau oranžā krāsā pārklājos. Nu, lūk, atradām savu sapņu bagiju. Kā tie diski, blēns, kas viņam tikai nav? Te viss rītošā, jā, dzinējis tur kaut kas te. Vienīgais tās puses bišķi pa vāji, jā. Bet es pieļauju domu, ja kaut kas notiks, jā, tas maksās, nu, ja ne kosmos, jā, nu, tad vismaz kā spārns no lidmašīnas, jā, no Boeinga kāda. Bet paskaties, kāds viņam izpūtēs. Ar visu, blēns, dzirkstīs liesmu slāpētāju, jā, tā sietiņš stāv.
Karāši es pieļauju domu, ka viņam var gasēt tā virsū, ka maz neliekās. O, bļāc, vēl kameru atpakaļ skata kameru. Ej, tu nost, ahriņēc var, bļāc. Bagijā, bļāc, lai tu neiep izkokā. Lai neuzdūries uz puļķi, jā, ar to izpūtēji. Lūdzam, nekāp. Jā, bet nu paskaties, arī panels viss, jā, pēnsi. O, te ir pat glāžu turētāji. Iepriekšējais arī bija. Bet, Bet nebija tik traki. Jā. Tur bļēns visādi regulējumi, tu nost. Nu, tā arī gan kosmos, jā, bišķi. Bet šireiz ir ar šito te. Jā, bet ar visiem, jā. Tā jau arī ir tā ekstra. Lāpstiņ, jā. Apsildāmies poguļi viņam ir. Jā, reku vadu nāk klāt spoguļiem. Nu jā, tīri tā neko. Taču, jā. Pa vielam, jā, tā ņem, jā, godīgi sakot, jā. Ot, nu, kas tas ir, jā? Tev ir bļēns plasmasas gabals ar dzels rāmu un zinēji iekšā. Pa lielam, jā. Jā, un tad pārējās features, jā, kas maksā vēl baigo pīci. Nu, lūk. Sarunāja ar Triumfu, jā, viss kārtībā. Viņš teica, ka zvani un viss būs. Un te mēs nonācām pie Yamaha. Kā mēs viņam pagājām garām, es vispār nezinu. Nu, reka visiem mīlētajā XSR, jā, tad 125. Šīs? Jā? 5 spots. Jā. Nu, var izvēlēties vai to vai šito. Cena aptuveni. Nu, Šīs, man liekas, labāk. Nu, un kā tā beidzās izstāde. Nu, kā beidzās? Nebeidzās, viņa vēl turpinās. Mēs vienkārši beidzām skatīties, izgājām visu cauri. Pastāstīja pa Moto Morini tur, viens pārdevējs. Nu, kāds pārdevējs, acīm redzot. Tas tur īpašnieks. Nu, viss, nu, dodamies. O. Dodamies. Olka, skatīties, kas tur notiekās. Labi, šāda bija tā reportāža, jā. No izstādes Oduro. Gan jau nākamreiz kādu vēl izstādi apskatīsim, papļāpāsim, kaut ko padomāsim. Bet es vēl joprojām nevaru saprast, kāpēc Oduro urpāris remontē, reklamē. Nu, mošs tā vajag. Nu, labi, pagaidām. Paldies par uzmanību.